Jūs noteikti atceraties tos daudzos vārdus, kurus esmu teicis par rīta karstajām kafijas un tējas krūzēm, kuras jūs baudāt ieritinājušies savās siltajās sagās un ēdot brokastis. Visiem tiem un ne tikai mūsu nākamais stāsts būs īpaši saistošs. Skatāmies! Klipan Saule ir Zviedrijas meitas uzņēmums Latvijā kopš 1997. gada. Uzņēmuma nosaukums ir cēlies no Klipanas, kas ir maza pilsētiņa Dienvidzviedrijā. Savukārt valsts tekstilkombināts Saule jau šeit darbojās no 60. gadiem. Uzņēmumiem apvienojoties radās Klipan Saule, kas šobrīd divās ražotnēs Latvijā nodarbina 140 darbiniekus. Savulaik šo vēsturisko ēku Rīgā, Bruņinieku ielā 106, uzcēla Russo Balts, lielākais krievu automobiļu ražotājs. Jau pēc Pirmā pasaules kara te ar savu produkciju iemājoja tekstilnieki, bet pēc Otrā pasaules kara šeit sākās tekstilu ražošana un turpinās vēl šodien. Galvenais produkts, ko Klipan Saule piedāvā saviem patērētājiem, ir 100% aitas vilnas segas un plēdi, kā arī gatavā dzija. Tīra vilna, ko viņa dod? Jā, ziemā viņa saglabā siltumu, jā, a vasara otrādi. Jā. Cik tas divaini nebūtu, vasara zem segas nebūs tik karsti. Citkārt nav skaidrs, kā labi aitas vilnas segas ir dārgākas par parastām segām. Izrādās, ka to ražošanas process ir laikietilpīgs, prasa lielu skaitu cilvēku resursu un rūpību. Lūk, šobrīd mums ir iespēja soli pa solim izsakot, kā tas notiek. Segas vai plēda ražošanas process sākas uzņēmuma otrajā iecirknī Bauskā. Bijušajās dzirnavās un kādreizējā tekstilfabrikā tagad notiek dzijas sagatavošana. No Jaunzēlandes saņem mazgātu aitas vilnu 400 kg smagās ķīpās. Tālāk seko vilnas maisījuma sagatavošana, kurā sajauc vēlamos toņus ar iepriekš krāsotu aitas vilnu. Atvestā vilna ir plakana un saspiesta, tālāk ar iekārtu palīdzību tā tiek saplucināta. Tai pašā iekārtā pievieno emulsiju, kas vilnu saeļļo un veido saturīgāku. Noslēgumā iekārta vilnu sapūš maisos un nogādā to uz kāršamās mašīnas. Tajā vilnu samet speciālā bunkurā, kurā to izplūkā un ķemmē. Tālāk vilnu padod uz metāliskiem ruļļiem, uz kuriem ir smalkas adatiņas, kas veic vilnas kāršanu. Izkārstā vilna kā milzu šāle tiek padota otraizējai kāršanai uz metāliskiem ruļļiem ar daudz smalkākām adatiņām. Kārsums nonāk līdz dalītāju siksniņām, kas tālāk vilnu savirpina priekšdzijā un uztin uz lieliem ruļļiem. Šos ruļļus saliek uz garas vērpju mašīnas, kas dziju uztin uz spolēm. Spoles pārliek uz dublējumās iekārtas, kurā tin dziju divās kārtās. Kad tas paveikts, spoles pārliek uz šķeterējamās mašīnas, kura dzijas pavadienu savirpina. Tālāk spoles nogādā ražotnē Rīgā, kur uzņēmums saražo ap 1500 plēdu dienā. Šeit atvesto dziju pārtina uz speciālām spolēm, kas paredzētas aušanas stellēm. Zirnekļu tīklam līdzīga iekārta noteiktu dziju pavadienu skaitu atbilstošās krāsās pārtina uz speciāla ruļļa jeb bomja, kas veido pamatni pledam. Šo bomi liek pie stellēm un ar pirkstiem vairāk kā 1200 dzijas pavadienu ir jāpiesien uz stellēm. Diegi pēc krāsas salikti tā, lai aušanas procesā rastos izvēlētais raksts, ko pirms tam izveidojuši dizaineri. No viena ruļļa uzauž līdz 300 metriem garu plēda materiālu. Citās žakarda stellēs, kas savienotas ar datoru, iespējams uzaust arī dažādus stilizētus zīmējumus. Piemēram, zviedri iecienījuši uz sagām attēlotus aļņus un lācēnus. Tālāk pleda rulli ievieto automātiskajā iekārtā, kas veido pledam bārkstis, tās savirpinot. Lai audums iegūtu stabilu formu, veic pleda mazgāšanu un velšanu. Mitrais pleds nonāk žāvēšanas mašīnā. Kad tas ir tīrs un sauss, to liek uz kāršamās mašīnas. Te atkal ruļļi ar metāliskām adatām vairākas reizes pledu izkārš no abām pusēm, līdz tas kļūst mīksts un pūkains. Atliek vien audumu sagriezt atsevišķos pledos un nogādāt to veikalu plauktos. Šeit nonāk tikai 10% no saražotās produkcijas, jo pārējos 90% eksportē. Logiski, ka cilvēki pērkot šito preci, ja viņi grib šito mīkstumu. Tāpēc jau ir tas process, jā, ko mēs redzējām, jā, tā uzkāršana un tā tālāk un tā tālāk. Nav jau vienkārši audums, jā, kuru var nomest kaut kur uz divāna un pēc tam nepievērst uzmanību. Lai plets ilgāk kalpotu, to nepieciešams pareizi mazgāt saudzējošā režīmā, atbilstošos mazgājumos līdzekļos. Šādi pagarināsiet segas vai plēda mūžu. Daudzi izmanto plēdu, lai uz divāna jā, vienkārši uzklāt. Jā. Pa dienu, pēc tam sēž un tā tālāk. Var tikai un ļoti smuki un ļoti labi, bet jāatceras, principā viņš nav tā jau gluži domāts tikai tam. Vai nu jārēķinās ar to, ka biežāk būs jāmaina. Principā
Plets ir domāts vairāk, lai virsmu sev uzmest. Ja? Vienalga, kur vai nu mājās, vai nu vasārnīca, vai nu vienkārši kaut kāds pikniks pie ezera vai upītes. Ja? Viņš ideāli der. Starp citu, aitas vilnas izstrādājumi ir ieteicami cilvēkiem, kas stipri svīst, jo caur dabīgu aitas vilnas segu vieglāk piekļūst gaiss un ķermenis elpo.